vietā mums ir Pārdaugava, kurai 3 zaudējumi un 9 uzvaras, un 3. vietā Rīzenes jaunie basketbolisti. Tiešraides komentāros, ja ir kādi jautājumi vai vēlaties ko pateikt, droši rakstiet mums, mēģināsim atbildēt. Kā arī spēles gaitā noteiksim spēles vērtīgāko spēlētāju. To jūs arī varat Twitterī Swedbank LJB rakstīt, un tad jau pasniegsim balviņu spēles vērtīgākajiem. Bet nu gan atgriežamies pie spēles, un rezultāts ir 3-0 Rīgas labā. Nu, spēle tikai sākusies, tāpēc šī spēle nezinu kādu iemeslu pēc, bet acīm redzot, tur ir savu vienošanās vai kas bijusi. Laikam psiholoģi Edijs Šlesers redzam ļoti aktīvi savējos laukuma malā pamāca spēles gaitā. Vēl arī viņam noteikti atmiņā, kā basketbolā sāk piešaut grozs, otrs, ka tomēr arī jāmēro garais ceļš atsevišķos gadījumos, kā piemēram basketbola skolas Rīga komandai. Priekš garā spēlētāji tiešām tas izskatījās ļoti labi. Nu, kā treneris saka, ir perspektīva jaunietim. Redzēsim, nemet Zigmārs Raimo pats nemet, atdot piespēli. Cerams, ka kaut kādā veidā šo, ja ne ir sadzirdējuši vai izlasījuši, tad kaut kā garīgi uztvers, un tas viņam palīdzēs mainīt kaut ko spēles gaitā. Un tad ar 3 minūtēm un 43 sekundēm, un Zigmārs to mēs varētu arī tādu kā savstarpējo dueli komentētājiem uztaisīt. Kā tu droši vien domā, ka Rīga uzvarēs, tad es būšu par Madonu. Un ja tu 15 grupas spēlēs starp Madonu un Rīgu. Tikmēr Madona redzam lielāko daļu uzbrukumu veido tieši caur Zigmāru Raimo. 3 punktu metienu līnijas lielākoties viņš mēģina. Pavisam nesen. Agnis jau ir paspējis iegūt, atceros, ka viņš bija Saeimā viens no gada treneriem. Jā, ja mēs paskatāmies arī uz BS Rīga basketbolistiem, tad ir arī redzam kādi garāki, kuriem tad varētu iespēlēt apakšā. Tomēr arī garie spēlētāji Madonas sastāvā ir ļoti mobili. Viņiem iespēja ir spētiem no groza apakšas, tiek lido seceni. Nospēlēts ir 8 minūtes, pirms brīža jau pirmās mājas izpildīja arī. Tas ir raksturīgi, ka spēlē kā pa viļņiem. Te daudz samet, te mazāk samet, te vairāk iesprings aizsardzību, te bija šmurs. Tad Rudolfs Brāns raida pēdējā sekundē 3 sekundžu metienu un izvirs Madonu vadībā ar 10-7. Atceramies, sākumā bija. Bet, puiši no Ziemeļvidzemes ir ieskrējušies un baidos, Raimond, ka Rīgai būs jāsatur. Konč tablo ir izslēgts, tātad komanda spēlēs līdz beigām. Vēl 5 sekundes. Ļoti laba kombinācija un pār 5000 bērniem regulāri nedēļas nogalēs spēlē basketbolu šajā Swedbank Latvijas jaunās basketbola līgas sacensību sistēmā. 24 jau spēlētāji. Redzam, ka Madonai gan ir atbraukuši tikai 10 spēlētāji. Arī tas ir tas optimālais skaits. Ne vēl tādi noteikumi, ne vēl tā spēlē visā pasaulē. Zigmārs Raimo liek bloku, saņem bumbu apakšā. Zigmāram redzam jau ir 2 virsū. Līdz ar to paliek brīvs 3 punktu metienu, neizdodas. Un arī laiks tomēr. Viņš ļoti veiksmīgi nospēlēja. Ne tikai atņēma bumbu, cīnījās līdz galam. Un šobrīd jau pretuzbrukums baltā tērptajiem. Šoreiz gan atkal nesekmīgs Raivo. Ne atkal nesekmīgs tieši Raivo, bet atkal nesekmīgs mēģinājums basketbola skolē Rīga no groza apakš. Un Raivo saņem bumbu uz pustām metienu. Un gandrīz pusminūtes otrajā ceturtdaļā, jeb pirmajā puslaikā, no 3 punktu līnijas roku izmēģina Kārlis Helmanis. Tas nav Uvis Helmans un netrāpa, bet ātrajā uzbrukumā Zigmārs Raimo. Droši vien to, kā šī spēle noslēgsies, paredzēt ir grūti. Rīga fani teiks, ka lielāks izredzes ir VFam. Jo labāk. Jā, tikmēr kārtējs tālšāviens basketbola skola Rīga komandai. Nebija precīzi, bet viņam arī vēl viena iespēja būsiet kādreiz kā treneris Brigmans vai treneris Otersons, kurš savu spēlētāju būsiet aizveduši līdz. Redzējām, pēc kāda principa mēs izvēlamies rādīt Swedbank LJBL spēles tiešraidē. Tas tāds ļoti sadalīs tas spēles laiks. Lielāko spēles daļu ir Lokmo pavadījis visādos turnīros, tā kā Kristap Zālīši ir basketbolisti. Iespēja uzbrukumā gan tiek atbruņot bloķēts metiens Madonai, viņam ātrais uzbrukums un viegli 2 punkti. Un Zigmārs bija, kā domā, no kurienes Kārlis Helmans ir ņēmis šo pārliecinošo 3 punktu šāviņu. Droši vien ar Robertu tikai tiesā basketbola spēles un
Un nedzīvo uz sausiņiem, bet dzīvo tiešām labi. Tā kā sasniedzot augstāko līmeni, tā kā to ir izdarījis Oļegs Latišs. Furkan Arber'i indirdi. Arber topu yere vurdu. Ardından soluklu isabetli değil ama kovaladı. Topu çaldı. Bir atış daha denedi. Antoms geldi perdelemeye. İki sıkıştırma. Sola döndü. 3 sayılık atış isabetli değil Raimo'dan. Hücum ribandını verdik. Bir hücum şansı daha. Raimo şimdi de içeriye. Şimdi Ömer pot altına boş. Bir fake ardından solundan döndü. Atışı isabetli. Egehan. O da ilk kez oyunda bugün. Arber'e indirdi. Güzel bir pas. Asist. Yiğit Ene kenara geldi. Az sonra oyuna girecek Türkiye'de. 17-11 skorda öndeyiz. Sol dipten bir üst sayılık atış yaptı. Birkan Strautins. Kokins. İçeriye güzel bir pas. Şimdi 2 sayılık bir atış. Berzis'ten isabetli değil. Yiğit'in pası çok yavaş. Çok rahat çaldı. Letonyalı oyuncu bu topu. Ardından atış isabetli değil. Rakan sağa bıraktı Egehan. Egehan atış kullanmadı. İçeriye yüklendi. Turnikesi isabetli değil. Ömer'de kaldı. Hücum ribandı ve Yunus Emre'ye aktardı. Yunus Emre zor da olsa oyunda tutmayı başardı. İçeriye indirdi. Asistin arasından girdi. Sola çevirdi. Zorix bomboş. 3 sayılık atışı. Bunda da isabet yok. Bir hücum ribandı daha verdik. Geçti karşı sahaya Bahadır. Bahadır. İkili sıkıştırma. İçeriye indirmek ister. Ömer kaldı karşısında. Ters eşleşme vardı. Birkan sağa döndü Raimo'ya. Şimdi boş kaldı. Biraz geriden atışı isabetli değil. 3 sayılık atışı. 5 dakikaya gireceğiz az sonra. 7. 8. mücadelesi Uluslararası U16 turnuvasında. 3 sayılık atış Strautins'ten isabetli değil. Bahadır var karşısında. Kokins. Pası. Raimo. Çok iyi sıyrıldı ama Bahadır Ercan'ı bıraktı. Arber. İkili sıkıştırma. Dışarıya döndü Ercan. Solda Raimo. 3 sayılık atış. İsabetli.